Labdien! Mēs esam atkal šeit savākušies galda hokeja sarunās epizodē numur 6. Daudz no jums to negaidīja, bet te nu mēs esam. Šodien mums ir pievienojušies atkal ļoti skaists, ļoti brīnišķīgs sastāvs. Vienmēr smaidīgais un priecīgais Jānis un vēl joprojām Karals treneris. Tāpat arī es, Kārlis Balods. Ja jums ir kādi komentāri, ko jūs vēlaties uzdot par galda hokeja tehnoloģiju, par to, ko jūs redzat, kā tas viss izskatīsies nākotnē, lūdzu to dariet komentāros, nekautrēties. Mēs lasām, mēs runājam. Un šodien mēs mazliet papļāpāsim par kaut ko, uz ko mēs skatāmies nākotnē. Mēs iepriekš esam pārsprieduši par to, kāda ir bijuši turnīri, ko mēs redzam, kā viens vai otrs trešais spēlētājs ir spēlējuši. Bet šeit šoreiz mēs gribam mazliet papļāpāt par to, kur mēs individuāli redzam, kā galda hokejs varētu attīstīties tālāk uz priekšu, tepat Latvijā, ārzemēs, tālāk kaut kur, varbūt tepat mūsu kontinentā, varbūt arī citos kontinentos. Jo te, pat mēs redzējām, kad bija galda hokeja turnīri Indijā. Indijā. Vairāk kā 100 spēlētāji. Kas ir insane. Mēs, protams, nezinām, kāds tur līmenis. Gribētu redzēt bildes no tā turnīra, kas tur notika. Vai ne? Kā tur izskatās, kur viņi spēlēja, kādos apstākļos. Vai ne? Kādu programmatūru viņi izmantoja, tās mums ļoti arī interesē. Es gribētu redzēt galda hokejs, kā viņi izskatās pēc turnīra. Un mēs noteikti arī gribētu zināt, godīgi sakot, vai vismaz papļāpāt par to, kā ir Amerikā. Jo Amerikā ir tomēr spēlētāji, viņus gadiem spēlē, tādā pašā Kanādā. Tur notiek turnīri, tur bija arī pasaules turposma vienu brīdi. Tagad ir vēl, vai vairs nav? Nav vairs. Ir? Ir, jā. Kanādā? Ir, bet viņi pēdējā laikā tur baigi atcerās. Nezinu, kas viņiem tur tagad notiek. Viņi tādā baigākā, nezinu, hobija līmenī tur mauc. Džeki virs 40. Un, viņi principā ir vienas reklāmas attālumā. Vispār galda hokejs ir viens milzīgs reklāmas attālumā, lai mēs aizietu bez mazliet globāli. Tas ir ļoti, mēs esam tam ļoti tuvu. Tas ir mans uzskats. Tas ir tas, īstenībā, ar ko mēs varētu sākt. Katram individuāli. Kā jums liekas, kur galda hokejs varētu attīstīties, piemēram, tādā 5-10 gadu griezumā? Tīri sapņojot, nevis praktiski, kādam tur ir kaut kur jāiesaistās. Tas ir skaidrs. Kādam ir jāstrādā pie tā, lai tas būtu, kādam ir jābūt tam interesē, kaut kur jārodās arī naudai. Bet kur varētu galda hokejs attīstīties šeit, tepat Latvijā? Mums ir augsts līmenis, bet kas varētu, piemēram, notikt Eiropā, vai mums piesaistīsies vēl jaunas valsts, jo tādā pašā Itālijā, tādā pašā Francijā arī spēlē hokeju. Un šī brīdī jau ļoti augstā līmenī. Un ko esmu pamanījis to, ka valsts, kurās spēlē to hokeju, tur arī parādās tā interese par galda hokeju. Jā, kā tev liekas? Jā, pēdējā laikā tas, ko es esmu novērojis, kad vecajā kontinentā galda hokejs var būt kaut kādā veidā bišķi stagnē. Nenāk varbūt tik daudz klāt šīs valstis, kurām būtu iespēja, kurām būtu potenciāls, kurām būtu interese. Bet es domāju īstenībā, ka lielākais bums būs Āzijā. Kā arī tu pats teici, Indijā bija tikko liels turnīrs, viņiem, teiksim, 100 spēlētāji atnāk. Kāds būs, kurš gribēs tam nopietni pievērsties, un es domāju, tas paplašināsies. Tepat tās ir Ķīna, ir Japāna, lielas valstis. Un tur tas ies. Amerikā, jāsaka godīgi, man liekas, ka ir viena liela problēma. Tā ir ļoti milzīga valsts. Ir liela pārbrauciena, tu gribi spēlēt visos lielajos turnīros, kamēr tur nebūs reģionālās līgas, tikmēr es neredzu, ka tur būs liela izaugsme. Tas ir mans uzskats, bet es domāju, Āzijas tirgus ir tas, kas augs visstraujāk. Kā arī viņi, es pamanīju to, ka Amerikā turnīros viņi nepieturās pie stigas. Viņi spēlēs kaut kādiem vispār mistiskiem citiem galda hokeja paveidiem, kas nav stiga, which is fine. Jā, bet ir galda hokeja vairāki fórumi Facebookā, piemēram, es nesen skatījos. Un Džeki mauc uz bubble table hokeja tiem galdiem, ja, kuriem ir gols, tas signāliņš uzrodās. Viņiem vēl tāds displejs ar skrīnu, kad parādās, ka tas tur iemet, tas iemet. Vai tie ir lielie turnīri? Jo, cik esmu redzējis, viņiem ir tie NHL galdi, kas man šķiet, ka ir bišķīt savādāk nekā tie, kas mums šeit ir. Viņi ir principā tas pašs uzbūvi vispārējais, bet kloķu izliekums, teiksim, tātad spēlētāja gala izliekums ir iespējams daudz lielāks iegrieziens, un viņi mazliet savādāk būvēt, bet to pašu stigu arī būvē. Jā, tie NHL galdi. Jā. Viņiem, esmu pamanījis to, ka viņiem kreisais, tas pats aizsargs, nav tas izliekums vienkārši taisnas. Jā. Un tur es vispār nesaprotu, viņi tik daudzveidīgiem galdiem spēlēja, tik daudz Facebookā fórumi grupas, kur ir vairāki tādi community tiešām ir. Un
Es paskatījos, pievienojos, un tur tik daudz tie turnīri, tā kā es nezinu, cik tur spēlētāji, kā 10, 11, 20. Bet pārsvarā tā, ka tas target audience ir virs 40 vīrieši, 50 gadīgi. Un reāli ļoti daudz galda hokeja paveidi. Es nezinu, viņi nepieturās pie standarta. Viņi tā kā for fun spēlē, un viens otru spēlē, un tā kā, zin kā, pat iedzer rāliņu uzspēlē. Es atgādinu nedaudz tās boksa organizācijas, kas ir, vai ne? Viņas ir vairākas, un ir čempions šajā versijā, čempions tajā versijā. Es to neuzskatu par sliktu lietu, jo galda hokejs kā tāds kļūst populārāks, un šajā gadījumā jautājums, ko tad īstenībā sabiedrība grib, kurš ir tas labākais variants. Vai mūsu galds ir labāks par tiem? Mēs neesam izspēlējuši, mēs esam pamēģinājuši. Iespējams, ka tas potenciāls ir tiem jauniem galdiem spēli padarīt pat interesantāku. Jo savulaik mums bija šādi paši stigas galdi, ja? Bet figūriņas vienkārši atšķīrās. Uz otru pusi. Un jāsaka, godīgi, hobija līmenī bija ļoti interesanti uzspēlēt, jo variācijas mainījās. Kā tu met, no kurienes ir lielāks apdraudējums, no kurienes mazāks. Tā kā iespējams, ka stigas galds nemaz nav optimāls. Varbūt, ka labākais vēl tikai priekšā. Es tieši arī par to gribēju arī pieskārties par to, kāds ir tas galda šajā brīdī tehniskais risinājums. Mums ir ļoti pierasts. Mēs pie viņa spēlējam katru dienu vai katru otro dienu, vai vismaz noteikti katru turnīru. Un šeit galda nemainās. Bet vai tas pats galds ir optimālais? Jo es tieši arī iedomājos par to, kad Āzijā, vai viņi spēlē tieši uz stigas galdiem. Viņiem iespējams ir absolūti cits galds. Jā, doma ir tā pati, ar kloķīšiem mēs vadām šo te galdu, bet viņš varbūt ir pilnīgi kaut kas savādāks un pilnīgi savādāks tehniskais izpildījums, kā pēc tam vispār kombinācijas var iemest. Tāpēc ātri, ko jūs domājat par stigas galdu kā tādu un teiksim tā, reitojam no 1 līdz 10 to tehnisko stabilitātam visam. Man liekas, ka stigas galdam ir ļoti daudz kas uzlabojums. Man kā spēlētājiem, kurš lielākoties ir spēlējis tikai uz šāda galda, tas viedoklis droši vien būs ierobežots, bet viņš ir labi atstrādāts. Mums viņš ir pazīstams, jā, mums nesitās vienam par to, tur tik daudz. Jā. Jo viens ir pazīstams, un otrs ir, vai viņš tehniski ir optimāls. Man būtu jāsalīdzina ar citu variantu, jo šobrīd vienkārši man tā vīzija ir tikai par stigu. Nebūšu īstais tas, kurš varētu kaut ko teikt, bet es domāju, ka viņš ir uzlabojams. Es varbūt gribētu, lai viņš paliktu bišķiņ plašāks, varbūt, un ka izmainītos tās trajektorijas, kurās spēlētāji iet. Tas varētu iedot tādu jaunu dimensiju galda hokejam būstu. Jo tā kā mēs gribam šodien runāt par to, kāda ir nākotne, tad es jāsaka godīgi domāju, ka stigas galds ir sasniedzis kaut kādā veidā savu pīku. Jo savulaik, kad mēs runājam par kādiem 10 gadiem, mēs visi domājam, ka galda hokejs pēc 10 gadiem vienkārši tiks spēlēts pa gaisu, ka mēs visi celsim ripas augšā, ar kājām metīsim pāri vārtsargiem. Bet principā spēles stila ziņā mēs esam turpatās. Mēs vienkārši esam atslīpējuši to spēli vairāk. Jā. Tā kā tas ir mans skatījums. Mans skatījums ir tāds, ka stigas galds ir perfekts galds. Kāpēc? Tāpēc, ka es neredzu, kā pie citiem galda hokeja galdiem var uztaisīt tik daudzveidīgu kombināciju, iemest izgājienu vai kaut kādas tehniskas lietas darīt kā pie stigas galdiem, kas ir principā viskontrolējamākās tehniska ziņā tas galds, kur izdarīt daudz elementus, vai ne? Piemēram, kaut kāds, es nezinu, tas pats bubble hockey, tas air hockey, vienalga, tur nevar tik daudz kombinācijas taisīt, tie kloķi ir tik milzīgi, tie spēlētājs, tās figūras tik milzīgas, ka ripa tā slīd, viņi nav kontrolē. Ātrums ir tieši tāds, ka tu nevari kontrolēt tos aizsargus uzbruktējus. Tu nevarēsi iemest izgājienu pie ruškas, kas ir šit tik liela. Nevarēsi iemest. Tā ir taisnība. Es vairāk biju temējis uz to, ka galds tīri tehniski varētu būt no iespējams pilnīgāka materiāla. Piemēram, pati plasmasas struktūra, tas pats karkas, viņš varētu būt daudz stingrāks, izturīgāks. Arī pret nolietojumu, jo bieži vien mēs redzam to, ka galdi tiek nospēlēti vienu sezonu, un tas ir tikai turnīros. Un viņi jau ir. Tas ir biznesa absolūti, bet pat viena turnīra ietvaros šie galdi var ļoti, ļoti mainīt savu performanci. Un, mēs, protams, vēl neesam tādā līmenī, un varbūt kādreiz būsim to, ka tāpat kā tenis bumbiņas konstanti tiek mainīts un rotēts, tad iespējams mēs arī galds mainām. Bet ir vairākas lietas, kas man liekas tieši no tās noturības ziņā, šis te galds var būt precīzāks. Tāpat arī bieži vien galda starp sliecēm plāksnes mainās augstums, kas ir atkal tāds ražošanas mini defekts, kurš ražošanas procesā būtu tomēr jākontrolē bišķi spēcīgāk.
vai arī jāuzstājas tā struktūra tāda, kad nav fiziski iespējams šim te visam izstaigāt. Jo tomēr, paspiežot mazliet spēlētāji, mainās absolūti viss galda virsma, kas mazliet, man liekas, kad ir kaut kas no ražotāja skatu punkta ir jāpamaina. Bet vēl nākamais ir tas burtiski, kad, ja tu uzspied uz vārdsarga, tad pretiniekam otra puse paceļas augšā, kas ir atkal savukārt turnīru organizatoru risinājums par to, kā viņš šo te galdu ir piestiprinājuši un kā viņi tur. Man liekas, ka mums Latvijā meduskoka risinājumi ir ļoti labi. Es gan pats esmu uztaisījis tās kājas, kuras ir vēl smagākas un kas viņas ir patīkamākas tādā ziņā, ka viņas nekustās. Viņas ir ciešākas, viņas ir smagākas, ja viņas vēl kārtīgi pilkums gan laiva laikā šodien tieši cēlās viss augšā. Bet tas ir tāpēc, ka nav pašas kājas iestiprināts iekšā. Bet, piemēram, tas smagums, ko, protams, dod tā līnija, tad brīdī, kad mēs spēlējam visu, sakabināt galdus kopā, ir ļoti labs versija, labs izpildījums. Bet, jā, man liekas, ka daudz tādas mazās niansītes, kuras tā kā pa bišķītim, tas nav tāds krass, milzīgs izmaiņas. Mēs spēlēsim ar tādiem kloķiem, kurus mēs nevaram rokā paņemt, un mazajiem bērniem vispār šī spēle nav iespējama, viņi nevar ko kloķi pagriezt. bet te ir vairāk par tādām mazām niansēm uzlabojumiem gan pašā stigas galdā, gan arī visur citur. Jā, man ir bišķiņ komentārs, jo, teiksim, ja mēs skatāmies uz galda hokeju, kāds viņš ir tagad, tad tas, ko es ļoti negribētu, ir, ka galda hokejs kļūst par galda futbolu. Jo, ja mēs paskatāmies šo stieņiem, ja, piedodiet, galda futbolisti, es zinu, ka jums ir arī pasaules čempionāti, un tur noteikti ir sava specifika, bet galda hokejā ar pirkstiem, jā, tas ir bišķi citādāk, tur tas ir cits līmenis. Tas ir cits sports, jā. Bet divas iezīmes, jā, viena jau Kārlis iezīmēja to, ka var tehnoloģiski ieviest stiprinājums, lai galds pats par sevi būtu stingrāks, lai būtu mazāk brīvkustības, un lai viņš būtu stabilāks, teiksim, pašā līmenī, jā. Bet vēl viena lieta ir kontekstieņi. Mājas, kad, diemžēl, viņi taisa ar mīkstu sakausējumu, un viņi bieži lokās, un tā ir tā bijusi problēma no sākta gala, kad viņi salokās, viņas bieži vien ir grūti izlocīt. Un tajā brīdī standarta galds ir kaut kas diezgan abstrakts, jā, jo katram ir savs locījums, un bišķi viņš atšķirās. Dažreiz tu ņem to spēlētāju, it kā tas stiens ir taisnības, bet jūt, ka kaut kas tur nav. Viņš nav, un tu viņu loku, tu viņu nevar izlocīt. Jo viena no lietām ir tas, ka galda hokeja mačus, piemēram, nozīmīgus mačus, teiksim, līgā, pēdējā līgas mači, viņi tiek ietekmēti, jo galda specifika tusiņi atšķirās. Cits līdz vairāk, citam stieņi ir, nezinu, smagāki, piemēram, ripu nevar nokontrolēt un kaut kādas tādas lietas, kas var ietekmēt tavu spēli. Un tas ir tas, kas man šķiet, ka laika gaitā mēs varbūt varam panākt to, ka katrs galds ir bezmaz vai identisks tam, kāds ir viņš, piemēram, bijis sākumā. Teiksim, katrs mačs, kas ir, principā, tev šķiet, ka tu spēlē visu laiku pie viena tā paša galda, kad galdam nav nekāds advantage vai disadvantage, ka visi ir vienādi, bet tas ir ļoti grūti panākums, bet man šķiet, ka mēs to varam izdarīt. Bet zin kā tāpatās kā futbolā, kā hokejā, arī hokejā ir amerikāņu laukums, ir somu laukums, ir eiropiešu laukums, un tās mājas priekšrocības tomēr vairāk vai mazāk ir. Protams, ir tracinoši, ka tu līgā, teiksim, nevis ej tikai uz apli, bet mainies ar vietām, ka tu 4 spēles pēc kārtas spēlē pie viena lūžņa, ja? Un ka tev ir tiešām liela problēma. Nevis katrs izspēlē vienu pie viena. Tā manuprāt, ir drausmīgs izspēles princips. Mēs varam mainīties randomā, bet tad randomā arī man lūdzu pie visiem galdiem. Jā, visiem tad ir jāizspēlē tā viena spēle pie tā galda, un tad mēs varētu teikt, ka visiem apstākļi ir vienādi. Bet tā, kad es spēlēju pie viena galda, kur izgājiens negriežās, ja, sorry, nu labi, nav mans forte, ja, bet man viņu vienalga vajag. No, man bija viens turnīrs, man liekas, ka 2 turnīri, kuros man bija 3 galdi. Es pie viņiem nospēlēju gandrīz pusturnīru. Un līdz, ko es aizgāju prom no tiem galdiem, es varēju uzvarēt mačus, kā es nonācu pie galdiem, īpaši pie viena no viņiem. Vispār nav variantu. Tā kā, es neko nevarēju. Es pat nebija tā, ka man nekas nekrīt. Vienkārši tas galds bija absolūti, pretējs tam, kas man ir iespējams citiem spēlētājiem, ir būt tieši īstais viņam mīkstums vai cietums, vai tas, ka tur bišķi krakšķi, viņš met pa apakšu. Bet tāds galds nebija pieņemams tādā, piemēram, turnīrā. Un, lai gan, protams, sliktam baletējotājiem olas traucē. Es gribētu teikt to, ka stulbi, ja grīdā ir caurumi, jo tad baletējotājs arī salauzīs kāju. Tas par to. Aiziesim vēl bišķī tālāk. Ko jūs domājat un kā jūs redzat tehnoloģisko attīstību galda hokejā? Jo mums šī brīdī tādas reālās tehnoloģijas ir mūsu jingles, kas ir mūsu skan mūzika spēlēs. Mums nav nekas baigi vairāk kā tas, teiksim, online tabulas, bet tas šī brīdī arī tas tabula risinājums un vispār turnīru organizēšanas risinājums, tas mums tagad ir liels jautājums.
ko mēs iekš community risinām ne tikai Latvijā, bet starptautiski. Kas ir tādi interesanti tehnoloģisko risinājumu, ko jūs varbūt esat domājuši, vai kas varbūt kaut kur esat redzējuši, kad kāds izpilda vai pieņem? Jo viena no lietām man ļoti interesanti šķistu īsti tīri priekš playoffiem, pirmkārt, tādi automatizēti tablo, kurus mēs noliekam, un tikpat labi kāds var blakus sēžot vai vēl kaut kur, ka nav šis te ar rokām. Tas, protams, it kā neko baigi nemaina, bet kad ir šis te tablo, kur pārliek ar šo rezultātu. Kad spēlētāji apkārt var redzēt, varbūt viņš ir lielāks, varbūt viņš ir mazāks, un arī video atkārtojumi. Tas, ko es īstenībā domāju tieši to, ko Kārlis tagad saka, bet te ņemot vērā, ka tikai pēdējā laikā pa lielam mums ir ienākušas iespējas nopirkt samērā lētas videokameras. Šis tas brīdis, ka varētu reāli arī mainīties galda hokejs, ka viņam varētu būt statīvs un augšā kamera vienkārši skatās uz laukumu. Tas ir viens, jā. Te varētu, varbūt slikts piemērs, bet Ķīna ienāk iekšā, uzliek uz galda hokeju Xiaomi reklāmu, jā, un viņi sponsorē, teiksim, šīs kameras kaut kādā līmenī. Un otrs ir tas, ko es iedomājos, jā, automatizēti rezultāti ir labs variants, bet tajā brīdī varbūt ir vērts padomāt par to, ka tā, ka spēlētājs pabīda šo te vienu savu to cipariņu uz priekšu, ja, ka tur ir kaut kāds sensors, kas vienkārši pieskaita vienus vārdus klāt tam rezultātam, ka pat cilvēkam nav jāsēž. Vienkārši, teiksim, tu vienu pabīdi, viens šitam džekam. Pabīdi divus, ja, labi, turreiz divi, ja, bet viņi atbīda atpakaļ, bet viņš kā kontrolē rezultātu, ka tas tablo, kas mums ir, ka viņš tiek sajūgts kopā ar kaut kādu video ekrānu. Tas ir tas, ko es principā tikko iedomājos, ka tu šo pateici. Bet kameras, tas noteikti ir tas svarīgais posms, tas palīdzētu risināt strīdus, un tas arī ļautu mums kontentu daudz vairāk ražot un varbūt palaist pat tiešo translācijas televīzijā, kas reāli būtu bums. Bet te ir tiešām vajadzīgs ieguldījums, jo cik kamera maksā tāda normālais ieguldījumi nezinu. Kā mēs varam uztaisīt to, lai mēs varam šo visu aizvest uz turnīru dienas laikā viņu uzstādīt, jo tam visam ir vajadzīgs vai baterijas vai elektrība vadi, un tur mainīsies uzreiz, kā mēs redzam laukumu. Tā kā, jā, kaut kur šajā virzienā ir jāiet, bet kā to realizēt, tas laikam nav tik vienkārši. Absolūti, tas nav tik vienkārši. Par kamerām es tieši biju domājis, ka tam varbūt nav jābūt individuāli kamerām, īpaši tīri kā video referee, ja, kas pēc vars galda hokejā, kad tas nav individuāli katra kamera uz viena galda, jo tas būs arī nenormāls video apjoms, ko strādāt. Bet ka tas ir vairāk kā tāds kopējs, teiksim, pa telpu vai uz līgas ir vairākas kameras, bet viņas ķer ļoti daudz galdus. Un tad brīdī mums ir kaut kāds timecodes, tas ir, protams, jau tālāk vēl aiziet, kad mums ir tas timecodes vai kaut vai atvēlkot atpakaļ, mēs redzam to, kad kurā brīdī sākās skaņas celiņš, kad ir tas pēdējais pīkstiens, un kad tiek tā ripa iemesta pirms tam vai iemesta pēc tam. Kurā brīdī tiek skaitīts, teiksim, vārtu gums, kad ripa iekrīt tiešām bedrē un apstājās, vai ka viņi tur vēl pendelējās iekšā tajā vārtu lūzāt. Bet kas ar kā skaitās vārti, jo vārti skaitās tad, kad paliek iekšā. Bet vai, piemēram, ja ripa ir pārgājusi pāri līnijai, viņa ir vārtu tādī sietā, bet viņa ir teorētiski aiz vārtu līnijas, un tad mums ir. Un, piemēram, viss šīs te mazās lietiņas ir kaut kur noķert, jo tikko pat bija Latvijas klubu čempionāts, kurus bija aizbraucis tīri kā skatītājs, un atkal bija situācija, kurā nebija, mēs nezinām, toču nebija. Un kā to var risināt? Nevar to risināt. Teiksim, tur nav cita risinājuma, kā pārspēlēt vienkārši. Kas arī tāds, godīgi sakot, bišķi coin flips. Jā. Jo, tanī brīdī jau spēle ir beigusies. Spēles rezultāts bija šāds te. Tagad, kuram ir taisnība, diemžēl mēs to nezinām, jo nebija neviena video ieraksta. Šeit, diemžēl, ir arī tā lieta, ja, kad labi, mēs varam izspēt par taisnību. Ja abiem diviem tiešām leģit ir pamats apstrīdēt, tad labi izspēlējam. Bet tajā brīdī, ka viens spētājs zina, tu man te tagad muldi, ja, tu vienkārši negribi zaudēt, tad tas ir disadvantage tam džekam, kuram ir taisnība reāli. Jā, tieši tā. Jo tanī brīdī mēs spēlējam fair play uz spēles principa, fairplay spēles principu uz situāciju, kur tik māksla redzēja, jo es teorētiski varēju pateikt 2 sekundes pēc, kad skaitījās. Un es varu kliegt ļoti skaļi un teikt to, ka nebija. Un pretinieks tā kā, tu esi dumšs, un tad tu sāc, ka tu man pa dumu nosauc. Un, absolūti sākās emocionāla spēle, kas, man liekas, ka šī brīdī nav nepieciešama, ko vienkārši varēja atrisināt ar tā
pagaidām mēs attīnām atpakaļ, paskatāmies, ne, vārds neskaities. Nu jā, kaut vai, teiksim, mums ir skaņu celiņš un tev iet sekundes, un tu tīri pēc spēlētāja emocijām var redzēt, kurā brīdī viņš ceļ rokas. Nu labi, bļājies, nu sekundi pirms metiena jau tu tāpatās necels rokas augšā, cerot, ka tu trāpīsi, jā. Nu, tur ir jābūt baigajam kompjuteram iekšā galvā, bet ja tu redz, ka cilvēks patās ir pacēlis rokas un viņš skaita klāt un pēc tam ir gongs, jā, nu tad viss ir skaidrs. Nu, Arī tas pats par 3 sekundēm, jā, pēc iemetiena 3 sekundes, jo viens ir spēles pēdējās sekundes, bet viens ir no iemetiena. Jā, to no malas var redzēt. Jā, var redzēt. Jā, mēs iemetam kaut vai 5 galdi tālāk, jā, vai 6. Jā, tieši tā. Jā, nu, ja mēs runājam, teiksim, par tādu tuvāko nākotni, un ko man liekas, ka cilvēki nav aizdomājušies, ir viena lieta, piemēram, basketbolā, hokejā, citur ir vienkārši tribīnēs sēž skauts vai treneris, jā, kurš skatās spēli no augšas. Man jau sāk redzēt kaut kādas iezīmes, ko dara pretinieks, ko dara pats spēlētājs. Kāpēc nav tā, ka top līmenī, teiksim, playoffā, kā Rainers ieliek austiņas, viņš nevis klausās mūziku, bet viņš klausās, ko saka, pieņemsim, Jānis, kurš redz bišķiņ tālāk to visu, viņš pasaka, jau klausies, viņam varās vaļā pat taisno, kad tu ej apkārt no kreisā, ja? Kāpēc tu nepasadz viņam, teiksim, no labā augšu, viņš visu laiku to tur dod brīvi? Tas ir reāli kaut kas tāds, kas ir implementējams, un kāpēc to neviens nav aizdomājies, to es nesaprotu. Wow, šis gan ir ļoti labs. Jo tāds coach in the air, tas ir jautājums par to, vai tas vispār varētu būt. Nu, jo es domāju, ka ja kāds pirmais to sāks darīt, tas sāk pavilkties daudzos veidos, risinājumos, un man liekas, tas būs super advantage, kas iespējams tiks kancelēts, kurš pēc tam tiks atļauts tikai starp spēlēm. Jo, ja tev konstanti runā ausī un pretiniekam nerunā, nu, tas ir tāpat kā, es nezinu, viens spēlē futbolu ar bučiem un otrs ar plikām kājām. Šeit bija tā situācija, savulaik Sīles spēlēja, es neatceros, vai Borisov un Titovs sēdēja blakus, tā kā es tev sēdāt, ja? Un viņš skatījās uz Sīļa roku, un viņš viņam teica, pa labi, pa kreisi, un viņš atcita viņus visus, bet kopš tā laika, man liekas, tas ir aizliegts. Bet šajā gadījumā, jā, tad būtu jākancelē vispār austiņas ausīs kā tādas, jo citādāk, ka nevarēs izkontrolēt, kurš klausās mūziku, kurš klausās treneri. Šo es esmu redzējis. Es neteikšu skaļi, es zinu, ka tu šo podkāstu skaties, bet es zinu. Esmu redzējis, ka kāds spēlētājs, kurš ir attālināti, skatās WhatsAppā video ierakstu un saka, dari to. Un tad spēlētājiem ir austiņas ausīs. Ir viens spēlētājs, kas filmē, rāda laukumu, otrs tikai klausās un viņam stāsta, ko jādara. Okay, man šķiet, tas ir forši. Man tas patīk, kā tas izklausās. Tā kā, izskatās profesionāli. Tas izskatās forši, bet man skatām nevajadzētu tā būt. Tas ir individuāls sports, bet man patīk tāda ideja, ka kāds to izdomājas, pamēģināt izdarīt. Bet tā tīri... Es domāju, ka tam ir jābūt. Tam ir jānotiek, un tam tālāk tas ir jābūt tā kā noteikumi, ne, bet likumi ir tāpēc, ka kāds viņus pārkāpj. Un no sākuma ir jāpārkāpj šis likums. Mums ir jāsaprot, cik tālu ir tas tā robeža, kas ir pārāk daudz. Jo šajā brīdī aktuālā problēma ir mūsu Džonīts, esmu bēdīgi slavenais. Nu, ja kurā brīdī tas tiks, piemēram, iespējams aizliegts? Un kāpēc, lai tas būtu vispār aizliegts? Bet ja tā būtu tā kā konstanta problēma, to, ka nekas vairs tiks neeksistē, mēs dodam tikai uz aizsargu un metam Džoni, nu, tur būs jābūt kaut kādam risinājumam, kā to, es nezinu, pamainīs galda, izliekumus, vēl kaut ko. Bet, piemēram, šis pats arī video treneris, kurš tev konstanti visu laiku runā, vai iespējams pat vairāk, ja vairāk cilvēku sēž skatās planšetē, ir video feeds tieši no galda, viņi visi sēž un skatās, jo tieši tāpat kā arī pārunu vešanās, profesionālās pārunu vešanās, kas ir ar teroristiem un ķilnieku sagrāšanas situācijās, ir cilvēks, kas veic pārunas, un tad ir apmēram 3 līdz 5 līdz 6 cilvēki, kas sēž aizmugurē un klausās un analizē visu šo sarunu. Jo iespējams neviens, ne otrs, ne trešais, ne ceturtais nedzirdēs to vienu intonāciju vai to vienu tekstu vai to vienu informāciju, kur viņš būs iedevis, ko varbūt savilkt kopā, kas pēc tam būtu kā pārunās on the edge par to, ko mēs viņu varam pārliecināt darīt šo vai to vai nākamo. Kad ir vairāk cilvēku, kur sēž un skatās to spēli, tā kā, kur nāk vaļā, šitā mēs taisamies vaļā, mums iespējams ir iespēja atpakaļ pastīties slow motionā, kurā brīdī viņš kustās, vai viņam ir ritmiskas kustības. Šis ir ļoti labs. Bravo, jā, šis ir kolosāli. Man jau pat nagi nies, tā kā varētu tehniski risināt. Būtu forši, būtu, teiksim, spēlētāji, top spēlētāji, kas spēlē, teiksim, pasaules Eiropas čempionātos, viņi būtu mic'd up, un viņa galvenais coach arī būtu ar maiku. Un bez tam, tā kā viņi tur sarunājās, un citi viņi visi sarunas, kas notiek. Un to var dzirdēt, teiksim, kādā translācijā. Piemēram, mums bija Eiropas čempionāts Almierā,
kur bija ļoti augsta līmeņa translācija. Pirmkārt, tas tika mums rādīts mūsu televīzijā. Jā, tas bija rītīgi forši. Otkārt, kā būtu, ja, piemēram, pieliktu man un Edgaram mikrofonus te, un, piemēram, mēs aiziet, teiksim, pie savu fāterīšu, un mēs runājam un apspriežam, ko tālāk darīt, kā rīkoties tālāk. Un tas būtu forši dzirdēt, teiksim, to livestreamā. Es domāju, ka tas nav livestreams, tas šādas te sarunām būtu jābūt tikai pēc spēles atklātām. Tikai pēc spēles atklātām. Tas ir tā kā NBA, vai ne? Kad pieliek vienam spēlētājiem to mikrofonu uz spēli, jā, bet tas viņiem vairāk kā šova elements. Jā, tas ir šova elements, tas ir uz laukuma, bet tādā brīdī, kad ir coach decisions, un tas ir kaut kas, kas, piemēram... Tā ir stratēģija taktika. Jā, tā ir stratēģija taktika, tāpēc ar vienu futbolā, ja viens otram iet un šitā te runā, tā, lai neredzētu, mutu nevarētu nolasīt, kur ir kā basketbolā ļauj visiem brīvi runāt un vienam ar otru diskutēt. Bet, jā, man liekas, ka šis ir ļoti labs. Nu, šitais ir kaut kas tāds, ko varbūt mēs varētu arī savā šajā čempionātā, kas būs vasarā, pamēģināt izmantot. Teiksim, Rainers ieliek austiņas, viņš cīnās play-offā, un Sandis vienkārši skatās, teiksim, kamerā, jā, un kaut ko pastāst. Nevienmēr varbūt tas nostrādās, jo te ir jābūt labai, teiksim, tādai sinerģijai, ja, kā saka, starp spēlētāju un to video treneru, un trenerim arī jābūt kompetentam šajos brīžos. Pirmkārt, kompetentam, otram ir jābūt arī kaut kādai stratēģijai tam apkārt, jo, vienkārši tagad tur aust ātrāk neko nenozīmē. Ja, piemēram, arī bieži vien, kā trenerim tev ir jādod informācija, lai spēlētājs varētu pats pieņemt lēmumu. Jā, protams. Un tā ir analīze, par ko man īstenībā, es domāju, ka daļa no mums ir analizējuši, bet mums nav īsti tāds, viennozīmīgi mums nav rokas grāmatas. Mēs atēsim vaļā, analīze 101 galda hokejā, ja? Skatāmies šito. Un tālāk ir kaut kādas super advanced lietas. Tas būs kaut kas, kas ar laiku izstrādāsies. Man liekas, varētu būt kā atsevišķs tāds elements galda hokejā, kas ir, šis bija interesants, šis bija tas, uz ko es gribēju īstenībā trāpīt, jo šī tāda daļa galda hokejā, kas īsti nav bijusi, vai vismaz ir kaut kur ir notikusi, varētu attīstīties ļoti, un tehnoloģijas viennozīmīgi var palīdzēt, un tas, ka tas ir tāds spēle ārpus spēles. Šitais man bišķiņi atgādina to, kā savulaik Krievi piegāja. Viņi laikam bija pirmie, kas aizsāk tiešām filmēt pretiniekus, ja, un analizēt viņus. Caits, Sīlis un vēl daži Latvijas top spēlētāji, viņi bija izpētīti tāpēc kā Zviedri, tāpēc kā Somija, un tā bija tiešām priekšrocība. Tad šajā gadījumā, protams, neliksim iekšā un nebrauksim ar ragavām uzreiz pa to kalnu lejā, pabrauksim uz vietas bišķiņi. Pirmā priekšrocība jau būtu tāda, ka kāds tiešām skatās uz to roku un pasaka izgājienu, ja? Un ja tas strādā, un ja, teiksim, Rainers atcīt 80% no izgājienu, tad tas jau ir liels ieguvums, vai ne? Tev pat nav jāredz, varbūt kādā brīdī tu viņam pasaka, klausies, tā, ka tu ej apkārt, viņš atver, teiksim, taisno vaļā, arī liels, bet ne tā, ka tu vienkārši stāsti pilnu savus visu spēli. Nē, šitā, nē, tas nebūs. Nē, tas nav, tā ir komentēšana, kas ir tikpat labi. Bet sīkumi izšķir spēli, un tas ir, kas var izšķirt. Viens atgadījums, ko man pastāstīja Hans Ostermans, ka viņš spēlēja komandniekā pret Krieviju, un tituls bija kaņok, lai sit kā lainoju. Hans tāds, viņš saprot, ko tituls saka, viņš tāds, pēdējā sekundē paņem to vācēgu, atsargāt to kaņok, un viņš trāpa pa vācēgu, un spēle beidzās tā, ka Hans uzvar. Viņš saka, vecīgi, kā tu var būt tāds idiots, ka tu vienkārši bļauj tik skaļi kaņok, un tu pilnīgi ekspekto to, ka es nesaprotu, ko tu saki. Viss saprot cilvēks, un tad tādā veidā viņš to izgan arī atcīt. Jā, tas kā prime example kaut kādā komandniekā. Savulaik junioros Kupčs spēlēja play-offā, jā. Un tajās brīžos, kas viņam gribēja teikt, ka viņš met kokos, jā, bija diezgan sarežģīti to pateikt, tāpēc, ka kokos principā tika radīts Krievijā, un visi zina, ko nozīmē kokos, jā. Tā kā tur mēs viņu nosaucām par iekstu, jā, un tas smieklīgi. Bet jā, fakts kā tāds, ka tu nevari vienkārši kaņok visu laiku teikt, un cilvēki nav idioti vienā brīdī, tu saproti, jā, kad tur krieviski zviezdā tā ir zvaigzne, jā. Vienreiz tu to sapratīsi, tad tu to zinās, jā. Tā viņš ir, jā. Tas arī viss. Epizode numur 6 būs noslēgusies. Džeki, jūs ap 2% uz Zviedriju? Man biļete nopirkta, bet skaidrības vēl nav. Cerams, kas te būšu. Es zinu to, ka Rainers noteikti brauks. Brauks pilnā gatavībā. Atvaļinājums ir paņemts. Jā, tieši tā treniņi noteikās. Tā kā, Džeki, es nedodos jums veiksmīgs turnīrā. Jā, šitā būs epizode pirms turnīra, pēc tam jau pēc turnīra būs vēl viens. Paldies jums, ka skatījāties. Man liekas, ka ļoti iegrimām dziļi par tēmām, par un ap visu, kāds varētu izskatīties, kāds varētu notikt mūsu izmēra, kur ir dzimusi pat ideja, kā atradām kaut ko noderīgu. Kaut ko noderīgu, ko izmantot varbūt pasaules čempionātā, varbūt kādā čempionātā. Paldies jums liels. Šīs dienas vārds būs
alus. Tie, kas noskatījušies tik līdz šeit, ierakstām komentārā alus. Paldies, ka skatījāties. Ja jums ir kādi komentāri, ko jūs vēlaties uzdot par galda hokeja tehnoloģiju, par to, ko jūs redzat, kā tas viss izskatīsies nākotnē, lūdzu to dariet komentāros. Nekautrēties. Mēs lasām, mēs runājam, mēs varbūt arī reaģēsim uz viņiem un tiekamies jau nākamreiz. Paldies! Ļoti labi epizode, ļoti labi.